Pirmās divas mājas spēles astotdaļfinālā uzvarētas. Kā vērtē komandas sniegumu? Es tā kā runāju vienreiz, es jums tā kā students apmēram, tagad esat pusgadu mācījušies, ieskait jānoliek. Pirmās sēdienas sēdieni ir pagājis tā, ka tā ieskaitē ir vairāk atbilžu ir pareizi nekā nepareizi. Ar ko atšķirās vakardienas spēle no šodienas spēles? Šodien es domāju, ka tauts bija mazliet savākušies. Tā, ka mēs arī mazliet var būt višķiņi. Nezinu tā, noskaņojumā var būt tās 5% mazāk, varbūt 15%. Tad spēles karš aizgāja, tad uzskatā savādāk. Ir kaut kāda spēlētāja atsevišķi, ko Tallas komandā gribētu izcelt vai Rubens komandā šodien spēlēs? Rubens komandā es nekad spēlētājs neizcelšu, jo mēs esam veidot kā komandu un katrs izdara savu darbu vienalga cik minūtes laukumā. Talsos ir viens aizdomīgais spēlētājs, tas ir numur 21. Vārds Raidins, kurš nervus pendē no pirmās līdz 60. minūtē un abas spēles. Kas izdevās otrās spēles trešajā trešdaļā uzvarot rezultātu 6-1? Vai bija kaut kāds taktisks maiņas vai loko, kas tur izveidots? Kas bija iedevām potu, mazliet dibenā un paši arī saprat, kad zaudējums mājās nozīmē diezgan liela nervozitāte Talsos, bet tas nenozīmē, ka tā nervozitāte nebūs tāpatās. Jo ir 3 uzvaras, taču laika tikai 2. Nākamnedēļ spēle Talsos? Jā, Talsos. Cik spēles būs Talsos? Gribās vairāk pa vienu, negribās man nākt no Talsos. Gribās braukt mājās 7 vakarā. Skaidrs, tad skatītāji arī laipni aicināti uz Talsiem, atbalstīt Rubeni. Tad jau viss būs kārtībā. Labi, paldies!